bija krievinieks, tas mazais draņķīts, kurus nopirka lejā velosātā. Ne velosātā, bet tajā Santosā. Viņš bija tāds pats kā šeit, vienkārši viņš bija krievs. Viņam bija pedāļi, tur, kur pedāļi nav skrūvus, tur bija ķīļi, kurus varēja apraut katru dienu un mainīt. Viņam dakša visu laiku locījās, kur vajadzēja rāmuru daudzīt, bet tā viņš bija labs. Un es uz viņu nevarēju uzsaisties, viņš norāva beņķi, tad šo štangu bija, kurus uzlika lupani. Un atsaulē laukos. Sāku no dīķa mīties. Vecmāma viņa ar mammu stāvēja sētā, sēdējis tāds minos, pirmo reizi caur ritenis uzkāpa minos, tāds, mamma uz minos, redzi? Viņa tā pastāst un tā taciņa tik šaura, ka viņa tā redzēja, sekundi man, minos, es nezināju, kā nobruncies neapstāties un tajā ozolā lielajā. Tā, es pirmo reizi uzkāpu, tie bija pirmie man, manam 50 metri, kas nav minos ritē. Nezinu, man patīk, ar viņu visu var tikt. Gan pa zemi, gan pa asfaltu, gan pa sniegu, gan pa ledu, pa visur. Ja civildieti nepabraukāt pa tādām vietām. Pa trampolīniem, no zemes ceļiem, pa treiliem, pa dirtiem, pa visuriem, pa zālīti, var braukt ūdeni, arī varbūt labi grib. Piemēram, ko es lauzes, ar nevarētu pirkstiem radīt. Bet mēs šitie divi pirksti lūzuši, un joprojām šeit mazais pirkstiņš piepāna, tad lūk tāds. Un pagājušo gadu tas notika 2 reizes. Jā, tie bija pirmie mani lūzumi. Man arī patīk. Tas arī kā labi motivācija un kā citi braukāni, kas tevi iedvesmo, bet es braukāju tā vairāk čiloju priekš sevi. Ar draugiem atpūtos. Nezinu, bīstam, jebkurš sportēs ir bīstam. Jebkurš. Arī skrienot var salauzt kāju, var pakrist pārsnes dagunu. Tas pat arī ir riteņi. Draugi, aktīvi dzīvesveids. Lielākais tāds nav lielākais. Palielam jā, draugi, aktīvi dzīvesveids, atpūsties, izbaudīt vajag gaisu, iztrakoties, izrādīties, izturēt lieko enerģiju. Iemācīties ko jaunu apgūšu. Riteni labot sanāk. Diezgan bieži. Ķēdes plīs, riepas plīs, gultņi birs, kaut kas salocās, kāds klanis vai kāds pedāls aiziet pa piespēdu. Sanāk diezgan bieži atšķirībā, kā tu braukā. Es tehniskais cilvēks, kas braukā mierīgi un kombinēt rīkus, tad tevis nepalīdzīs. Es kaut kāds trakais psihopāts, kurš lēk ar trakiem augstumiem, viņš pēc 2 reizes un 3 reizes ātrāk un vairāk. Es esmu pa vidu, un man viņš tā sezonā ko nomāja, un es naktis pavisam stundu nomāja. Videoklips no tādiem vispasaules braucējiem. Kaut ko kombinēt, kaut ko skatīties, kā viņi braukā, kā viņiem sanāk, un mēģināt atkārtot kaut ko līdzīgu. Protams, pirmoreiz tas nesanāks, sanāks varbūt ar 100 vai 150, bet, ja nemēģinās, nesanāks. Vēl pats kaut ko mēģina štukot, kaut ko jaunu, bet kaut ko jaunu izdaut mūsdienās ir grūti, viss ir jau pārspērts 150 reizes, bet, vienmēr var cenšties. Brīdī sevi stums ir tālāk pār robežām. Ja nesanāk, tad atvēl celpielas, dziļi gaisu, noskaita līdz 100, atpūties, pasties kā jādara un mēģina vēlreiz. Galvenais nokrīt to cilvēciem no kājām.